Čau visiem un sveicināti manā jaunajā videoklipā. Šodien mēs taisam otro daļu pārskatu par šodienas ziņām, kas notiek pasaulē, Latvijā un kopumā. Tāpēc es lieki netērēšu laiku. Ķersimies ātrāk pie lietas. Tātad aizupēs skaidrs laiks. Sniegs krīt 10% mīnus 1 grāds. Tā, tas ir skaidrs, tas ir pilnīgi pie pakaļas. Tā, Kārlis Streips. Ārprāts vienkārši ārprāts. Citu vārdu es nespēju atrast. Nu, kur tu nespēji vienu savu vārdu atrast? Kas tad tik šausmīgs noticis, ka tu nevari? Kad sarunas notiek, kas tur? 24. februārī es daļu Streipa prāta mehānika raidījumā Vēlais ar Streipu saku šādi. Oi, nu cik gods muļķības un sajūtas lasu. Reāli negribas iedziļināties. Amerikāņu izgāšanās Rijādā. Traitor. Ew. Kas tas ir? Kas tā pa bildi? Es ko skatos, kas tas reāli ir? Es teiktu par to runāt, protams, bet tas izstāsta diezgan slimi, bļēns. Kas tas ir? Es ceru, ka tas nav domāts. Es ceru, ka tas nedomāja to pašu, ko jūs. Jo abas sejas var ļoti labi atpazīt, bet labi, es par to nevēlos runāt. Tuvojās Ukrainas kara 4. gadslieksnis. Jā, nu, es ap citu šodien 24. februāris. Reāli 3 gadi kopš sākās karš. Tas, protams, nav jauks nosinēt, bet nu tāpat ļoti, ļoti piemiņaina diena. Karš tepat kaimiņos turpināties. Viņš turpinās arī. Pasaule nav drošāka vai taisnīgāka. Varam brīnīties par to, ka pēckara Eiropa visu savu drošību līdz šim bija deleģējusi amerikāņiem kā vecākiem vai aizbildņiem. Izliekoties nemanām, ka Krievija ir un paliek agresīva valsts, un tāda vienmēr ir bijusi. Nu, tā arī ir. Nu, viņa ir agresīva valsts. Viņa pat nav agresīva, bet viņa ir diktatoriska valsts. Vai, brēļ, šitādu te nevar. Šitu man vienkārši nevar. Tā atklāts veids, kā atbrīvoties no sirmiem matiem. Nu, man konkrēti nav sirmiem mati, tāpēc man tādas problēmas nav, bet es negribu to lasīt. Man pofīgi reāli, iegodīgi. Salaspilī būs branga banānu raža. Šos augļus Latvijā var izaudzēt arī mājās. Nu, mājās kā? Ja es dzīvoju dzīvoklī, kā es viņus izaudzēšu? Man puķpodās viņu audzēšu reāli. Nu, reāli slimi izklausās. Jūs pilnīgi nerakstat konkrētāk. Rakstat konkrētāk. Es reāli nesaprotu. Kā var izaudzēt mājās banānus? Tā, palasīsim bišķiņ Salaspilī garam. Jā. Skaidrs, šeit banāniem ir nodrošināti labākie apstākļi, bet vai šos saldus augļus var audzēt arī mājās kā telpaugu? Izrādās pareizi kopjot, tas ir iespējams. Tas ir iespējams, jūs tikai uzrakstījāt, tas ir iespējams. Tātad jūs nepateicāt, ka tas būs 100% iespējams. Tāpēc, negribu pat lasīt, tas ir pilnīgi bezjēdzīgi, ko jūs man rakstat. Tā. Atceltas sabiedriskā transporta, nevis sabiedriskā transporta, bet apspriešanas sanāksmes par plānoto vēja elektrostaciju parku Bauska Ķekava Ogre. Negribu pat lasīt, tas ir neinteresanti pilnīgi. Nacionālā hokeja līga sekojiet savai komandai, lai reāli laikā saņemtu rezultātus un jaunumus. Tas mums ir, jā, hokejs. Vai godīgi man pilnīgi neinteresē, lai iet kā katrs te visi. Floridas, Kolumbus un Bostonas hokeja klubi, viens tā. Vokālā pasniedzēja no Anglijas analizēja grupu Tautu meitas un dziesmu Burman laimi. Nu, analizēt uz urā, man tas neskar, man vienalga, godīgi. Tā, Japānā 80 lielā zīmējuma konkurencē uzvar latvietis Frīdas darbs. Ja godīgi gribu redzēt, kāds tad ir tas darbs, kurš uzvarēja? Tā, apskatīsimies, nu jā. Šitais ir viņas darbs. Numur 1. Es gribu uzvarēt, tas arī simbolizēja uzvaru reāli. Sakot, 4. klase, oh my god. Nu labi, kur ir viņš? Jā, International Children's Drawing Consent. Nevajag man tagad pierakstīties tā. Nu, es pat nezinu, kā to varētu novērtēt. Priekš 4. klases nav slikti, ja godīgi. Var redzēt, ka viņi ir centusies diezgan. Izstāst kaut kāds, jā, kaut kādas ūdens zīmējumi, ūdens pasaules, kur cilvēki, jā, skaidrs. Tā. Kas mums te vēl interesants rakstīts? Nekas. Karoči, ejam ārā. Un
kā krāpnieki zina, kur meklēt cilvēkus ar vairākiem tūkstošiem kontā. Vai banku dati kaut kur noplūst? Atbild eksperti. Oi, sēdbanks. Labi. Karoči jūs tiekat paši galā ar šām problēmām, manīs vienaldzīgs ir. Eiropa un Ukraina ir to pelnījušas. Maskavas iedzīvotāji cer uz ātru mieru, bet tikai ar vienu nosacījumu. Nu, ar kādu nosacījumu man interesē reāli? Ko viņi vēl, oh my god, ekrānā pat Putins ir. Nu. Tikai neskaties Maskavā. Ak, Dievs, viņi tik slimi ar to visu, bet es nevaru vairs. Jā. Maskavas ielas sastaptie Krievi. Vēlas mieru taču tikai ar nosacījumu, ka Krievija uzvar karā pret Ukrainu vēstu. Nu, kas jūs ahriņeļi, ko? Tā nevajag, bļājas, kas jūs dzērā iesat jūsu vēlmi nekādi. Neviens nerespektēs uzvarēt kādu. Tas nav ļoti labs risinājums, padomājiet. Maskavā jautāja viedokli par karu Ukrainā. Ceru, ka tas drīz beigsies mūsu labā. Jūsu labā. Es jums to parādīšu jūsu labā. Proti mēs uzvarēsim, taču vēlētos, lai tas notiek drīzumā, lai mazāk cilvēku mirtu. Jūs runājat par krieviem vai ukraiņiem, bļēns? Ja tas ir par krieviem, nu tas vispār esat ļurbas, bļēns, kaut kādu. Taši dzīvojat, neko nedarat un te vēl runājat par mieru, bļēns. Izteicās 62 gadus vecais noliktavas strādnieks Igors Karagodins. O, Igoriņi, nu. Roči, tu esi... Tev vienkārši visi nav mājās, vai arī vienkārši tas saulīte pārspies februāra. Tā, Krievi ar prieku uztvēruši Krievijas diktatoru Karoča un ASV prezidenta Donalda Trumpa sarunas un Savienoto valstu administrācijas apņēmību panākt ātru mieru par tad, ja tas nozīmē plašu piekāpšanos no Ukrainas puses. Es nesaprotu. Es tagad lasu, un kāpēc man sajūta, ka vienu brīdi Eiropa vēlas, lai uzvar Ukraina, tagad viņi vienkārši pakaļaujas kaut Krievijas dotajam nosacījumam, bļēns, es nesaprotu. Tā ir baigā neizlēmība, ja godīgi. 3. gada dienā, kopš Putins uzsāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā, viņš uzsāka jaunu iebrukumu. Viņš ko vēlreiz uz iebruka? Nodējām par speciālo militāro operāciju. Maskavā sastaptiem miers nenozīmē pat tās augtos kompromisus. Es vēlētos mieru. AFP apgalvojusi 27 gadus vecā valsts ierēdne Jevgēnija pabilstot, ka nenoliedzami cer uz Krievijas uzvaru. Jūs esat visi, bļēns, kaut kādi rasisti, bļēns, es nevaru to lasīt. Sekas, ar kurām saskatīs pasaulī, ja izvirdīs sielu un... Es šitās te pareģojums negribu reāli klausīties, tas reāli pareģojums. Visu, ko var redzēt, šitās rakstus var atrast reāli čupām, bļēns, un viņi labāki nebūs, es nevaru. Tas vienkārši krāpniecība, šo lasīt visu nevēlos. Pētnieks, Latvijas debesis ir pilnīgi cauras. Nu, kādā ziņā viņas cauras, kas viņam notiks tām debesīm? Gudrinieki. Tā, apstīmies. Ko? Es pat lasīt negribu. Te pa Ukrainā ko rakstīts, es nesaprotu. Debesīs, ko mīnas, šitie raķetes lido vai droni, ko. Tādā veidā viņas paliks cauras, ko. Pēc tava uzskata, bļāviens reāli. Sinoptiķi jau laicīgi brīni februāra beigās gaidāms milzīgs saules. Nu nē. Jūs reāli atceraties, ko es teicu pagājušajā videoklipē? Es runāju par... Bricis teica, ka būs meteoroloģiskais pavasars. Es nevaru, bļēns. Un tagad tā holas stāsta par salu, bļēns. Nu, kas tas ir, nu, reāli? Es vienkārši uzsprāgšu, man besīšu tāda ziņu mētāšanās atkal. Labi, tas ir abiem baldies, es visticamāk, tas ir kaut kāda hreņa te ir uzrakstīta pilnīgi nevajadzīgi, nu. Tā, koalīcijas partneri vēl nesola atbalstu jaunās vienotības izvirzītajiem izglītības ministra amata kandidātam. Nu, nevajag man šitas 52 minūtēm pirms. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs ar vilcienu ieradies Ukrainas galvaspilsētā Kijevu. Jo tiešām viņš ieradās. Nemūli. Paga. Malacis. 24. februārī, jā, nu, viņš sakarīgs cilvēks ieradās tieši uz kara dienu ieradās. Šodien uz Ukrainu varbūt laikam nelokām atbalstu Ukrainas ieņā pret agresiju.
Jā, viņš ļoti atbalstīja. Es lepojos reāli. Vot tā ir taisnīga lieta, kā vajag reāli šito visu parādīt. Bet Ukraina, tas ir pilnīgi patiesi. Gribu pagaidām visu laiku pakārt kaut kādas lietas. Gribu palasīt kaut ko interesantāku. Tas karš jau apnicis reāli ir. Deficīts zvejnieki pārstādājumi meklē risinājumus. Neinteresē. Rasts Turgojevs, treneris man salauz pirkstu un sasita degunu. Novās rekord kaut kāds brutālāks raksts būs tūlīt. Kāpēc tas notika? Interesanti. Latvijas labākais Andrejs Rustor. Nu, piekrīt, jā. Šodien pēc... Nu, jūs iergājieties, novāc šito. Tā. Šodien pēc atgriešanās no pasaules čempionāta Latvijas pastāstīja konfliktu ar treneri Ilmānu, kas pāraudzis fiziskā cīņā konfliktu. Nu, kur tā bija pa konflikts? Reklāma vienkārši kaitina. Stāsta, ka atnācis pie trenera Briča uz viesnīcas istabu aprunāties par kādu gadījumu vēl pagājušajā gadā. Skaidrs, un tad viņš izstūma mani no istabas un pacēla pret mani roku. Viņš man uzbruka, bija ļoti nikts. Oh my god. 2 cilvēki no mūsu komandas nāca mūsu izšķirt, atcerās biatlonists. Latvijas Olimpiskās vienības ārsts Aldis Cīrulis vēl centās glābt situāciju, taču gūto savainojumu dēļ bija praktiski izslēgts no turpmākajām sacensībām. Atkal pasaulē nedienas notiek, kā saka, konflikti neapturami reāli. Viņi būs bezgalīgi vienmēr cilvēka dzīvē, kā saka. Tur neko īpaši padarīt nevar. Tā, tāds ir mums šodienas videoklips. Es domāju, šitā sērijas tas ir bišķiņ īsāks, jo 20 minūtes ļāpā par šo visu man reāli neinteresē. Ieskatu šodienas pirmdienas 24. februārī 3 gadu piemiņas dienas Ukrainas karam apskatījām. Ieskats par to, kas notiek pasaulē un Latvijā ir iegūts un apskatīts. Tā kā es domāju, subscribējiet kanālu, spiežiet laikus. Ja vēlaties, protams, uzrakstiet kādu komentāru, lai vismaz saprastu, kāds man lūr, kāds man skatās. Un tad es domāju, tiekamies nākamajā video klipā. Uz redzēšanos!